Labvakar Ziemassvētkos, labvakar Latgales vēstniecībā Gors, kur šovakar valda patiesais Ziemassvētku gars. Būšana līdzās, dāvināšanas un ielīgsmošanas prieks. Nāc līdzās Ziemassvētkos notiek jau 17. gadu, bet pirmo reizi līdzās laureātiem un lielās sirds māksliniekiem redzēsim arī Rīgas doma zēnu kori un Emīla Dārziņa mūzikas skolas stīgu orķestri. Mēs redzam, ka skatītāji jau dodas uz lielo zāli, bet jums, Latvijas televīzijas skatītāji, šis ir pēdējais brīdis, lai sameklētu savus tālruņus, jo tūdaļ uz ekrāniem parādīsies ziedojuma tālruņu numurs, un visu koncerta laiku būs iespējas ziedot un dāvināt iespēju bērnu un jauniešu talantiem spoži un gaiši iemirdzēties. Ir taču Ziemassvētki. Vasali Riezeknes gorā! Un labvakar visā Latvijā! Un labvakar, saimniece! Vai gaidīja budēlīšus? Ja būs silta istabiņa, tad būs jautra valodiņa. 100 cepu kukulīšus Ziemassvētku gaidīdama. 100 nāca ķekatnieku tai vienā vakarā. Kūriņš pasilu vēdot, dim, kūriņš pasilu vēdot, ko dara māšai lielie launi. Guli, meitiņa, maigo mieciņu klaudzēs, kūriņš pasilu vēdot, dim, kūriņš pasilu vēdot, ko dara māšai lielie launi. Pārdu derējam, pārdu sa kūriņu, pārdu sēji. Ai, manu dižu miegu nevarēju uzgulēt, visu dienu gulēju, nevarēju izgulēt. Garis stabīnu, ķekatas dancina savus kumelīnus, ķekatas dancina savus kumelīnus, līdza meklēties apkaltas kājas, kas tur rībina garis stabīnu, ķekatas dancina savus kumelīnus, ķekatas dancina savus kumelīnus, līdza meklēties apkaltas kājas. Ainama māmiņa vērtuna tīņas, ainama māmiņa vērtuna tīņas, kaļādā, 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 ķekatas atnāca ārvezu mīņu, ķekatas atnāca ārvezu mīņu, kaļādā, 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 arūcis arniecis sarkumelīnis, arūcis arniecis sarkumelīnis, kaļādā, kaļādā, kaļādā. Ciela varotā pānama jumtu, silmētu godiņu raudzīdāmā, vai jaunas sieviņas līnautosī, vai jaunas meitiņas varavaņa kosī. Ciela varotā pānama jumtu, silmētu godiņu raudzīdāmā, vai jaunas sieviņas līnautosī, vai jaunas meitiņas varavaņa kosī. Ainama māmiņa tavu jau kumiņu, lāžas nāmiņš, lāžas nāmiņas, sudraba sotiņu, istabu solkā, notīra limanta šūpuli kārā. Ainama māmiņa vērtuna tīņas, ainama māmiņa vērtuna tīņas, kaļādā, 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 ķekatas atbrauca ārvezu mīņu, ķekatas atbrauca ārvezu mīņu, kaļādā, 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 arūcis arniecis sarkumelīnis.
visiem šajā sirsnīgajā, tomēr gada vistumšākajā laikā. Lai nāk gaisma un spodrē visu pasaulīti. Sanākat jaunas meitas, tot arī, šovakar ir laimes lieti, tot arī. Man iedeva vecais tēvs, tot arī, bikšu pogu riekša viņu, tot arī. Vakar vēžu baltu kazu kaladu, apsaļoju priedulāju kaladu, šodien sniega balti sniegi kaladu, kā baltā sīgai galīņas kaladu, aibagāti Ziemassvētki kaladu, lejiņai nogājuši kaladu, takam aci, takam jauni kaladu, valkam svētus kalniņai kaladu. Let saulīte rītā agri kaladu, spodrē manu augu viņu kaladu, let saulīte rītā agri kaladu, spodrē manu augu viņu kaladu, vakarā ir ietērama kaladu, dēldē manu mēlājiņu kaladu, vakarā ir ietērama kaladu, dēldē manu mēlājiņu kaladu. Miežu sēpiene auga, tot arī, apenīši neziedēja, tot arī, paliks mani šīs gadīņas, tot arī, ar ļaudīni ienaidāji, tot arī, vakar vēžu baltu kazu kaladu, apzaļoju priedulāju kaladu, šodien sīgā balti sniegi kaladu, kā baltā sīgai galīņas kaladu. Let saulīte rītā agri kaladu, spodrē manu augu viņu kaladu, let saulīte rītā agri kaladu, spodrē manu augu viņu kaladu, vakarā ir ietērama kaladu, dēldē manu mēlājiņu kaladu, vakarā ir ietērama kaladu, dēldē manu mēlājiņu kaladu. Baltu liku, baltu vilku, tot arī, balts ir mans augumiņš, tot arī, pašas rokas, pašas kājas, tot arī, pašas gudris padomiņas, tot arī. Spožās skaitās tautamēdus, jūs aizbaidījāt prom tumsu vai pašas esat gājuši ķekatās? Jā, katru gadu ejam. Nu labi, varbūt ne visas kopā, bet jā, protams, lieta zināma. Jūs pirmo reizi esat nācis līdzās Ziemassvētkos koncertā. Mēs esam pirmo reizi, un tas viennozīmīgi ir ļoti īpaši. Bet tā ir tik atbrīvojoša sajūta redzēt, ka mēs kopā ar visiem šiem cilvēkiem varam paveikt kaut ko tik ļoti skaistu. Es saprotu, jūs esat apguvuši šim koncertam nedaudz arī žestu zīmju valodu. Kā jums ar to veicās? Man liekas, ka labi. Es ceru, ka labi. Es ceru, ka mūs saprata. Tas bija visnotaļ tā tiešām vienojoši un, nezinu, man liekas, ka mums visiem kopā izdevās. Vai jūs zinat, kā var pateikt priecīgus Ziemassvētkus? Tas mums visiem ir jāiemācās. Priecīgas Ziemassvētkus. Paldies jums liels!
nemaz nav grūts. Veriet, durvis vaļā. Sveiciet, balsīs skaļā, klāt ir ķekatnieki, lai ir visiem prieki. Rekur dzēri, rekur lācis, krīļodamies šurp un acis. Rekur āzis, rekur kaza, skat pat siena gulta maza. Arī tā arī skati, tā mūs nenovainīs, jo klāt, ķekatnieki klāt, tie grib mūs priecināt. Klāt, ķekatnieki klāt, tie grib mūs priecināt. Kas tur kliedza, kas tur sauca? Aizdaugavas siliņā zaķīts ledus tauri pūta, Ziemassvētku svēstīdams. Dedziet gaišu uguntiņu Ziemassvētku vakarā, lai dieniņas baltas nāca visa gada garumā. Šobrīd ne tikai dabā, bet arī pasaules notikumos ir daudz tumsas. Un tāpēc īpaši svarīgi ir šobrīd nostāties tajā gaismas pusē. Un tas ir tieši tas, ko jau 25 gadus dara fonds Nāc līdzās. Iepazīstina sabiedrību ar citādo, aicinot to ieraudzīt, saprast un pieņemt kā līdzvērtīgus uz šīs pasaules. Koncertā kopā uzstājas talantīgi bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, un Latvijā skatītāju mīlēti mākslinieki. Un tāpēc tagad uz skatuves mīļi aicinām šī labdarības koncerta idejas autori un veidotāju Sarmu Freibergu. Labvakar šajos gada skaistākajos svētkos, kad cilvēki viens otram vēl mīlestību, mieru, prieku. Un īstenībā latvieši ir tāda interesanta tauta, ka mēs tos svētkus sākam svinēt jau 21. ar bluķa vilkšanu, ar visādām tādām padarīšanām, kā tikko mēs uz skatuves redzējām. Un tad mēs tā līgani pārējam un aizījam uz baznīcu. Bet īstenībā jau vienalga, vai mēs dedzinām bluķi, aizējam baznīcā labas domas domāt, vai vienkārši kāds paliekam mājā, iededzam savu sveci. Un svarīgi, lai mēs visi domājam labās domas, lai mēs viņas laižam visumā, jo domai piemītot spēks. Un ja mēs ticēsim, tad labais uzvarēs
un gaisma būs. Priecīgus jums visiem Ziemassvētkus! Nu, čakatnieki pie mums jau ir pabijuši, lai aizdzītu visas pērnā gada neveiksmes, likstas, blēņas, un kā arī nestu svētību un veselību jaunajam gadam. Kopā radot gaismu, mēs runāsim par ticību, cerību un mīlestību, kas ir ļoti vajadzīgs mums visiem. Vecā lampa, skuldzes sīts. Sniegi sniega, aizloga klusi, mūsu mūži sniegtiem līdz. Aizsnieg meži, aizsnieg burī, ik pa brīdim lūst kāds noklust ķekata nieku bars. Aizlīd loksā biezām plēksnēm, atmiņā te līte gaist. Ap sniegu uzrakstīt uz plāksnēm, izblau foto, reiz tik skaists. Bēdu stāstī, aizsnieg projām, pārvērstamās pasakās, smaidot sevi, pārlabojams nav nekas. Kas tur mājās skrēja zūdā, augsnājākā diedelnieks. Dieva templīs katrā būdā, kuru vainagoji sniegs. Sniegi snieg caur mūžu klusi, žēlastības sniegi krīt. Mūžus baltās, gaismas mūsi, mūsu domās viegli slīd. Andri, šajā koncertā mēs dzirdam tikai un vienīgi tavas aranžīs. Bija ar ko spēlēties simfoniskais orķestris un koris un mūziķi. Jā, man ir prieks, ka Dārziņu skolas skolnieku orķestris piedalās. Man šķiet, ka šī ir īstā vieta un īstais pasākums, kur piedalīties tieši jauniešiem. Tieši jauniešiem, kas attīsta savus talantus tik superīgā skolā, kā Emīla Dārziņu mūzikas skola. Un varbūt šādā veidā viņi redz, ka ir ļoti daudz bērni arī un jaunieši, kas ir ar īpašām vajadzībām, bet arī viņiem šī talanta dzirksts ir un ka viņi satiekās uz skatuves. Ne tikai ar zvaigznēm, ko visi zina, bet jaunieši ar jauniešiem. Šajā koncertā arī daudz nedzirdētas, varbūt Ziemassvētkiem netipiskas melodijas un, es teiktu, arī izaicinājumi Emīla Dārziņa melanholiskais valses. Jā, viens no jauniešiem, Mihails, ir brīnišķīgs akordeonists. Savukārt muzikālais vadītājs Andris Vecumnieks tieši kaut kad nesen uztaisīja Emīla Dārziņa melanholiskā valša tādu parafrāzi versiju Ksenijai Sidorovai, kas ir brīnišķīga akordeonists, gluži kā Mihails. Tad, lūk, mēs nevaram neizmantot šo iespēju un ļaut Ksenijas vietā šo
partiju nospēlēt Mihailam, jā, un pats gal galā parafrāzes autors pie diriģenta pults, perfekti. Brīnišķīgi. Priecīgi Ziemassvētkus. Paldies. Vai zini, man ir noslēpums? Kāds ir tas noslēpums? Jā, man ir milzīgs noslēpums. Kāds ir tavs noslēpums? Jā, zini, milzīgs noslēpums. Kāds ir tavs noslēpums? Man ir milzīgs noslēpums. Kāds ir tavs noslēpums? Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida visu vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida visu vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Viņš iztīrījis kūtis nerīt, bet mēs pat nezinot, vai tas bija netīrs. Bet mēs nolikām tam cepumus pretī. Mēs likām mantu pie mantas, lai no rīta varam visi kopā skaitīt pēc otra pāntus. Sala veci gara plāta, siedreba mēnesis nožas tic un lūgu ārā. Dosim tiem, kam nav dots, sastoptīsim kopā žāgarus, lai beigas tic sala dod. Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida īsto vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida īsto vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Vecīši parasti šļāpi nejo. Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Visi kopā! Viņš gaida īsto vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida īsto vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida īsto vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Jā, Ziemassvētku veicītis ir izjādījis. Viņš gaida īsto vakaru, kad viss ir kluss un gaisītis. Paldies! 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 Rūdīs pie bugām! Aplausi Rūdīm! Prieks redzēt audio kvartālu. Ziemassvētku vecītis ir īsts. Ja, protams, viņš Ja mēs bijām ceļojumā Somijā, mēs satikām uz ielas, un tā arī radās šī dziesma. Es pateikšu par to dziedāšanu, ka reti sanāk. Parasti jau Arnis Rīvaru ir priekšplānā, tad Rūdis šo es sarunāju vecīt, vai man bišķiņ arī priekšā padziedāt. Viņš teica, nav problēma, uzspēlēšu bungas. Par šo gadu, Rūdi, kāds tev tas bijis, saprot, 9. klase? Jā, 9. klasē, plusā vēl daudz, kas... Daudz kādi sapņi, ko īstenāt bungu jomā. Jā. Lai izdodās, lai sapņi piepildās. Šis taču ir Ziemassvētku laiks. Paldies, puiši. Paldies. Sijājas sniedziņš par lūžņu kaudzēm, par rotaļu laukumiem tukšiem un bērniem. Sijājas pāri bijušām audzēm un par mūsu skumja cainajiem
bērniem. Sijājas pāri strūklakai parka un par bronzas meiteņu kailajām krūtīm. Sijājas pāri uzvaras sarka un par mirstošā ceļa jūtīm. Sijājas, sijājas pūkainā tīklā, atbrīvot dvēseles ieslodzītās, darām Dievam skatīviem tīkliem, aizlīd ciešanas rindiņās blīdās. Sijājas augstā mansardā loga, kurā aveņu sārti ziedlūkās. Sijājas pāri fabrikas žogam, zem kurā nosālīs apsnieg žūpā. Aizsnieg svarī un aizsnieg karī, aizvelkas dēļi ar baltāko plīšu, aizsnieg nabagi un aizsnieg cari un poētiskuju metelīšos. Sijājas, sijājas pūkainā tīklā, atbrīvot dvēseles ieslodzītās, darām Dievam skatīviem tīkliem, aizlīd ciešanas rindiņās blīdās. Sijājas no starmešu strēlēs, Noģir par gārām mirstošiem laikiem. šis ir tas brīdis, kad nevajag mēles. Dzīves jēga, kad izkūs par vaigiem. Sijājas, sijājas pūkainā tīklā, atbrīvot dvēseles ieslodzītās, darām Dievam skatīviem tīkliem, aizlīd ciešanas rindiņās blīdās. Sijājas, sijājas pūkainā tīklā, atbrīvot dvēseles ieslodzītās, darām Dievam skatīviem tīkliem, aizlīd ciešanas rindiņās blīdās. Cik noslēpuma piln ledus raksti ir šovakar, un maiga gaisma tavus plakstus, kā mierinot, kā lūdzot skar. Vai paliec tušai novakarā, vēl brīdi te un neaizej,
Pirms izdeg sveces sēkļu zaros, un liekas kāds mums laimi lej. Un apsacas ar zvaigžņu sakšu, es loga vecās ābelēs. Es vienmēr tik pie tevis nākšu, tev vienmēr tuvu būšu es. Un apsacas ar zvaigžņu sakšu, es loga vecās ābelēs. Es vienmēr tik pie tevis nākšu, tev vienmēr tuvu būšu es. Cik noslēpumu pilni ledus raksti ir šovakar, un maiga gaisma tavus plakstus, kā mierinot, kā lūdzot skar. Lai paliec tu šai novakarā, vēl brīdi te un neaizej. Pirms izdeg sveces segļu zaros, un liekas kāds mums laimi. Un apsacas ar zvaigžņu sakšu, aiz loga vecās ābelēs. Es vienmēr tik pie tevis nākšu, tev vienmēr tuvu būšu es. Un apsacas ar zvaigžņu sakšu, aiz loga vecās ābelēs. Es vienmēr tik pie tevis nākšu, tev vienmēr tuvu būšu es. Ja tik skaists duets un tādu skatuves ķīmija. Marta, kā jūties blakus Ingum? Ļoti labi, izcili un ļoti brīnišķīgi. Un skanēja brīnišķīgi. Ingu, šis tev ir bijis īpašs gads, apaļas jubilejas gads. Kā tu to aizvadīji? Es pats nepalieku apaļāks tikai. Par to prieks. Tu arī, bet man jāsaka, es šīs emocijas nevaldīšu, ka Mārtiņa tā nodziedāja. Es visu, personība, man blakus bija personība un nedomā, ka viņi tikai dziedāja dziesmu. Viņi strādāja kopā ar mani un tādu strādāt var tikai tiešām nākotnes cilvēki, ko es varu teikt. Ļoti, ļoti skaisti. Viss bija sajūsmā. Dziedājāt par veco gadu, kuru gribat pavadīt kopā. Kā jūs jau zinat, kur pavadīsiet veco gadu un kā sagaidīsiet jauno? Es veco gadu sagaidīšu mājās pie manas omas Baltazarā. Noteikti ar kādu dziesmu? Arī. Bet man vecais gads ir darbiņā, savukārt Ziemassvētki, un tie pieder ģimenei. Un tajos brīžos mēs vienmēr dziedam. Brīnišķīgi. Priecīgs Ziemassvētku. Priecīgs Ziemassvētku. Priecīgs Ziemassvētks. Marta, tu esi bijusi tādā īstā ballē? Tādā ar īstām balles kurpēm? Bet, protams. Varbūt ļoti sen. Klausies, tūlīt mūs priecēs līdzīgs priekšnesums, bet varbūt noskaņas radīšanai, varbūt arī mēs varētu uzgriezt kādu valsīt. Maestro, jā, paldies. Kārli! Beidzam. Viss pietiek, jo, paskaties, man šķiet, ka tur aizklusēs gaida labāki dejotāji par mums. Labi.
svētku koks naktī, kā ledus puķerūtī zied. Tā kā mātes maigs glāsts, kā mātes krustā zied balts Ziemassvētku koks. Tam apkārt zvaigžņu pulks staigā, tam zaros putni klusi dzied. Vai tā mātes balsī vai sirds, viņas tēls kā Ziemassvētku koks. Balts Ziemassvētku koks sapnī, kā tālu vēju balsis skan. Pavasarī dārzā, kā ziemā šķiet man, ir balts Ziemassvētku koks. Es redzu sapnī man pretī, pa ziemas ceļu tētis nāk. Klusi teic labvakar un balts. Plecos šalts tam Ziemassvētku koks. Emīla Dārziņa mūzikas skolas Stīgu orķestris pirmo reizi piedalās nāca līdzās Ziemassvētkos, vai ne? Jā, mēs esam pirmo reizi, un mums tiešām ir liels prieks šajā pasākumā piedalīties, jo jūs paši redzat, kāda atmosfēra un kāds vispārējais tāds Ziemassvētku prieka noskaņa. Orķestris ar lielu priekšo programmu sagatavoja, mēs ņēmāmies mūsu skolā, šodien visu dienu šeit, un katrā ziņā arī orķestrim tas ir ļoti labs jauns piedzīvojums, un šajā gadījumā vārds piedzīvojums es drīzāk varētu pārveidot par vārdu pārdzīvojums. Jā, bet katrā ziņā orķestrim tā ir milzīga pieredze, jo arī bērni saprot, ka ar mākslas vēlme ir absolūti visiem, un mums tas ir jāpalīdz piepildīt. Katrā
klāt, ja viens tu. Ja vien jūti tu, ja vien dzirdi tu, Ziemassvētku zvanus, Ziemassvētku zvanus, Režisora Marija Bērziņa mēģinājumā tavs ērģelis nosauc par kosmosa kuģi. Kā tev neredzīgam puisim izdevās iemācīties vadīt kosmosa kuģi? Nu, ļoti vienkārši. Sākumā man bija jāsinhronizē rokas ar kājām. Nu, kad es beidzu klavieru stundas, tad man bija pirmais tāds mēģinājums tā kā uz ērģiem spēlēt, vajadzēja to visu sinhronizēt ar rokas un kājas. Nu, pēc tam jau aizgāja, un jo lielāks ērģelis, jo var tā teikt, kosmosa kuģi pārvalde ir sarežģīta. To visu iemācies no galvas? Pēc dzirdes. Tev ir absolūtā dzirde? Daudzi saka, ka jā. Kādi ir tavi sapņi? Ko tu vēlētos vēl piepildīt? Nu, pašlaik es gribētu, kas attiec uz mūziku, es gribētu aizbraukt uz Ugāles baznīcu, jo tur ir sen skaņojuma ērģelis, tas nozīmē, ka viņi skan pusstundu augstāk. Šīs viss projekts ir tik aizkustinošs, un mēs visi, kas te piedalāmies, mēs jau zinām, ka vienmēr ir gaišas asaras mums visiem, gan uz skatuves, gan skatītājiem. Ļoti skaists projekts kopumā. Un, protams, Jēkabs, ērģelis, koris, tik daudz viss kā, un Andrejs Sejāna aranžīs. Tas viss kopā, Ziemassvētku laiks, tas tiešām nevar atstāt. Vienaldzīgi, manuprāt, nevienu. Arī vispār gribās novēlēt visiem tiešām, lai ir pēc iespējas mierīgāks šīs Ziemassvētku laiks un gada nogāle, bet vispār gribās novēlēt mieru mūsu sirdīs, lai vienkārši mēs to atradām. Tad, manuprāt, ja visi to atradīs, tad miers būs arī virs mums un visa pasaulē. Lai piepildās. Paldies, Marija. Paldies jums. Vai jūs iepazināties ar kādu no dalībniekiem? Arī sanāca aprunāties? Jā, es aprunājos ar pietiekami daudziem cilvēkiem. Viņi teica, ka viņam arī ļoti patīk šeit. Man vēl laikam nav sanācis, bet ja es paspēšu, tad varbūt. Te jau arī daudz slaveni, iemīļot dziedātāji no Latvijas, piemēram, tas pats Ingus Ulmanis un tā tālāk. Un kā jums patīk pats koncerts? Kaut ko arī paši esat redzējuši? Īpaši dziesma, kas bija, kas mums bija jādzied, viņš ir īsti, man tā īpaši patīk. Es stilīgi, manuprāt. Es gribēju izskriet uz skatuves un sākt vienkārši dancot. Arī laba publika ir, kur māk klausīties un arī jūt līdzi mums. Tā noskaņa un tas viss koncerts tik forši. Man liekas, ka šis ir projekts tāds, kurā ir ļoti vērtīgi piedalīties. Un īpaši tādiem puišaļiem, kas te apkārt mums lēka un uzmanīgi klausās, ko mēs te runājam tagad. Jā, pēkšņi iestājās liels klusums. Tā ir brīnišķīga lieta, ko Sāram dara, un es jau esmu iesaistījies iepriekš ar viņu dažādās mazliet citādā amploā, bet ļoti labi zināju par šo visu un, protams, ar prieku piekritām. Vai ceļā uz Rēzekni vai iepriekš braucot uz šo pasākumu ar puišiem runājāt par to, uz kurieni braucat, kāda ir šī pasākuma galvenā doma? Es atskrēju mašīnu pa sniegotiem ceļiem, puikas atbrauc ar autobusu, bet mēs pirms tam jau Rīgā jau mēģinot šo programmu. Šīs Andra Sejāna, tādas interesanti aranžētās melodijas, izrunājām to, kas tas ir, kāpēc tas ir un kāpēc to vajag un ko tas nozīmē mums un visiem. Priecīgs Ziemassvētku. Priecīgs.
Kā bija gatavoties šim priekšnesumam? Tas bija pavisam brīnišķīga sagatavošana, jo es pirmoreiz spēlēju kopā ar Andri Vecumnieku. Tas bija pavisam kolosāli. Mums bija tikai viens mēģinājums vakardien, un viņš man paspēja visu izskaidrot, kā to vīzi, un arī palīdzēt man atrast to ceļu skandarbām. Un es teikšu godīgi, spēlēt melanholisko valsti, tas ir liels gods, manuprāt. Un ļoti forši, kā tās viss sanāca. Tu uz šo koncertu atbrauci no tālienes? Jā, es atbraucu no Prāgas. Es braucu ar autobusu 24 stundas, lai tiktu uz šejieni, un pēc tam vēl 4 no Rīgas uz Rēzekni. Tā kā ceļš bija garš, bet es domāju, ka tas bija tā vērts. Prāgā tu mācies? Jā, es tur mācos šobrīd. Ko tu studē? Es šobrīd studēju 2 skolās. Es pagaidām vēl turpinu manas mācības konservatorijā. Tur es mācos akordeona spēli, kā arī šobrīd mācos Karlas universitāte germanistiku, vācu valodu. Brīnišķīgi, bet vai tu proti arī čehu valodu? Jā, es protu čehu valodu. Vai tu varētu pateikt priecīgus Ziemassvētkus? Šťastné Vánoce.
skaņas līdinājas, sveču gaismā mirdzēt sāk. Un ko visi lūdz un gaida, bērns ir nācis sludināt. Dievs mums savu gaismu raida, svētā nakts ir nākt. Mīlestība ir dažāda. Ir laimīga, nelaimīga. Un reizēm arī neatbildēta. Jā. Jā, mēdz būt arī tāda, bet tas taču neliedz mums sapņot, cerēt un ilgoties. Tieši tā. Tāpēc par brīnuma gaidām runās nākamās 2 dziesmas. Kā caur aisalu šurūti, kā caur ledus puķēm mīlu, baltas papardēs uz tīklā. Pašā vidū sarkans zieds, sirds vai uguns atspulks, velti roku stiep un velti minēt. Visu naktī jaunus ērkšķus, sarmanaski kaltinkai, ko jūs drēbāt ledus lapās. Neko prasu, neko zogu, pārsla ieskatās pa logu, uzsnieg gaisā, uzsnieg atpakaļ. Visu naktī velti liels, visu naktī neatbildēts, vai tā ziedam man maz vājāk. Visu naktī nav man kur iet, visu naktī neatbildēts, vai tā ziedam man maz vājāk. Kā caur aisalu šurūtu, kā caur ledus puķēm mīlu, baltas papardēs uz tīklā. Pašā vidū sarkans zieds, sirds vai uguns atspulks, velti roku stiep un velti minēt. Visu naktī velti liels, visu naktī neatbildēts, vai tā ziedam man maz vājāk. Visu naktī nav man kur iet, visu naktī neatbildēts, vai tā ziedam man maz vājāk. Visu naktī velti liels, visu naktī neatbildēts, vai tā ziedam man maz vājāk. Visu naktī nav man kur iet, visu naktī neatbildēts, vai tā ziedam man maz vājāk. Visu
Skatījās zilgmetīgi zilā, skatījās zilgmetīgi zilā, kā pelētos namos trepju krāsainie stīklī. Un zvaigznēs, vai tās nav citur, pilsētas zēni, kabatas lampiņas, kas meklē kādu zudušu kūcenu. Mazā šovakarēs sēdēšu pie tavām kājām, uz celtānā, spilvanā. Un lampai mēs atņemsim spuldzi, lai tikai mēnesis mūs glāstā. Mazā, mazā, mazā. Ceļi, tev silti kā elpa, ceļi, tev silti kā elpa, un tavas plaukstas uz maniem vaigiem smaržu un sapņu. Un tavas pavērtās lūpas vīlina mutē istabas gaisu, kas smaržu pēc mirtēm un vecām mēbelēm. Mazā šovakarēs sēdēšu pie tavām kājām uz dzeltena spilvena. Un lampai mēs atņemsim spuldzi, lai tikai mēnesis mūs glāsta. Mazā, mazā, mazā. Mazā, mazā, mazā. Mazā šovakarēs sēdēšu pie tavām kājām, uz zeltainā spilvenā. Un lampai mēs atņemsim spuldzi, lai tikai mēnesis mūs glāstā. Mazā, mazā. Labvakar, jums šovakar nu pat bija iespēja dziedāt gan ar Kasparu, gan ar Artūru, gan arī ar Antonu. Uzreiz pirmajā reizē tik brīnišķīgas uzstāšanās. Tieši tā, es nemaz negaidīju, ka man pirmajā reizē būs tik daudz. Bet, jā, man ir prieks. Man ir prieks, ka es ar dziesmu varu gan apsveikt, gan atbalstīt jauniešus, jo viņi tiešām ir ļoti talantīgi un forši, un man liekas, ka mēs pat sadraudzējamies jau. Ar kuru vistuvāk? Ziniet, nu, ar Antonu man sanāca vismazāk mēģināt, jo par to, ka mēs dziedāsim kopā, es uzzināju gandrīz vai vakar. Bet ļoti ātri sanāca iemācīties dziesmu, un šī ir, starp citu, viena no tām dziesmām, kur man vislabāk patīk. Tā dziesma tiešām man pie sirds ļoti labi iet. Es ceru, ka es iepazīšu Antonu labāk, varbūt nākotnē. Mums ļoti tāda forša sadraudzība sanāca ar Kasparu, jo viņš dzied un apgūst dziedāšanu pats, pašmācības ceļā. Un tāpēc mēs dažas reizes tikāmies divatā. Es viņam bišķiņ palīdzēju un kaut ko mēs tur sarunājam, kā viņam ērtāk.
salikām elpas, ritmu, tempu, visu. Tā kā mums jau ir tāda bišķiņa jau radošā sadarbība izveidojusies. Jums man ir iespēja pajautāt par šo pirmreizīgumu, pirmajām emocijām, gan sastopot laureātus, gan kopā ar viņiem esot uz skatuves. Kā tas ir? Nu, tas ir tāds emociju spektrs, es nevaru jums pat izteikt. Brīžiem man asaras nāk, jo tad, kad es redzu, ka cilvēks dzied no sirds, ka tā emocija iet no dvēseles, no tīrās domas, tas ir tik skaisti, tas ir neaptverami skaisti. Pāri plašiem laukiem, sildas domas skrien, neticami viegli sniegos brien. Es ilgojos pēc tevis, lai tavā tuvumā jaunatklātu mieru ilgi meklēto. Būsim blakus šovakar, viens otram mēs. Šis svētais klusums mūsu brūces dziedē spēs. Kur gan citur mums šo mieru rast, kā ne mājās. Caur pilsētām sīk klusums, pie durvīm klauvē tās, bet dzīva prieka pilnas miers istabās. Ziemassvētku gaismas, logu rūti sēdz, šķiet arī mūsu sirdīs skaidrāk redz. Būsim blakus šovakar, viens otram mēs. Šis svētais klusums mūsu brūces dziedē spēj. Kur gan citur mums šo mieru rast, kā ne mājās. Cik labi būt mājās šovakar, kopā ar tevi šeit. Cik labi būt mājās šovakar, kopā ar tevi šeit. Cik labi būt mājās šovakar, kopā ar tevi šeit. Cik labi būt mājās šovakar, kopā ar tevi šeit. Cik labi būt mājās šovakar, kopā ar tevi šeit. Cik labi būt mājās šovakar, kopā ar tevi Ja tu neprasīsi, es gaidīšu klus, kā piesardzis divstāvu autobus. Bet ja palīgā sauksi, es atsaukšos, ja kritīsi pār tevi piecelšos. Kad viss īsies tumsā, un mirklis būs bargs, es būšu tev blakus, kā paliks tās sargs, kā saule no rīta, kā pakāpiens drošs, kā ceļojums laikā.
tās grēks. Cik skaista dziesma par galveno Ziemassvētku vēsti, par piedošanu. Par ko vēl, jūsuprāt, ir Ziemassvētki? Par kopā būšanu. Es kaut kā pēdējos gados to ļoti vēl īpašāk izjūtu, cik tas ir ļoti svarīgi. Un par klusumu, par brīdi apstājai un sevis sadzirdēšanai, Dieva sadzirdēšanai. Laura, par ko tev ir Ziemassvētki? Par ko tu tajā brīdī domā visbiežāk? Es domāju, tas varētu būt kaut kas par ticību sev, par to, ka katri sapņi, katra doma par to, ko tu gribi sasniegt, ir sasniedzama tiešām. Kristīna, kādēļ tev ir svarīgi šeit būt? Man patiesībā ir ļoti tādas tuvas saknes ar šo mērķi, ar tieši šo labdarību. Mana mamma ilgus gadus strādāja centriņā bērniem ar īpašām vajadzībām. Piemēram, Diāna, ar kuras dziedāja pirmo dziesmu, ir viņas skolniece, kur mācīja viņai, mana mamma mācīja viņai klavieres un dziedāt. Un, tā kā man tas ir tāds tā kā ģimenisks, ļoti sirsnīgs pasākums šeit būt un turpināt savā ziņā viņas mantojumu. Paldies jums, meitenes, brīnišķīgs kopdarbs un tik skaisti jums skanēja. Lai priecīgi svētki. Paldies jums tāpat. Jums arī. Pirmais sniegs, ka Ziemassvētku pēcītis ir viens un tikai viens. Tas pakojot mums dāvanas tur tālu ziemeļos, lai Ziemassvētku vakarā pie visiem ciemotos. Tas pakojot mums dāvanas tur tālu ziemeļos, lai Ziemassvētku vakarā pie visiem ciemotos. Bet neticu, ka Ziemassvētku pēcītis ir viens. Es vienkārši tam neticu. Vienkārši tam neticu, neticu un viss. Es neticu, ka Ziemassvētku pēcītis ir viens. Es vienkārši tam neticu, vienkārši tam neticu, neticu un viss. Kad Ziemassvētku vakarā pa lūku lūkujos, tad liels, ka viņi man pateikam, kad ieraudzīju tos. Tur vīri balta vārdā, satos hamzuļos, apkārt taigās gaidāmi daudzus desmitos. Vīri balta vārdā, satos hamzuļos, apkārt taigās gaidāmi daudzus desmitos. Bet neticu, ka Ziemassvētku vecītis ir viens. Es vienkārši tam neticu, es vienkārši tam neticu, neticu un viss. Es neticu, ka Ziemassvētku vecītis ir viens. Es vienkārši tam neticu, vienkārši tam neticu, neticu un viss. Es vienkārši tam neticu, vienkārši tam neticu, neticu un viss. Bet neticu, ka Ziemassvētku vecītis ir viens. Es vienkārši
neticu, vienkārši neticu, neticu un viss. Bet neticu, ka Ziemassvētku vecītis ir viens. Es vienkārši tam neticu, es vienkārši tam neticu, neticu un viss. Es neticu, ka Ziemassvētku vecītis ir viens. Es vienkārši tam neticu, vienkārši tam neticu. Neticu un viss. Pirmo reizi gan orķestris, gan arī Rīgas doma zēnu koris. Jā, šogad tieši tāpēc, ka mēs esam Gorā, es teiktu, Latgales sirdī, un šī brīnišķīgā skatuve un viss aprīkojums, kas, diemžēl, Rīgā nav varbūt, un tieši tāpēc mēs mērojām šo tālo ceļu, un tieši tāpēc arī mums ir tik liels orķestris, 33 cilvēku orķestris. Un, protams, puikas visi brīnišķīgajām eņģeļu balstiņām, un pats par sevi solisti un visi pārējie mūs nāc līdzās koris, kas tikko arī skaisti dzied. Un, ir mums bišķiņa padaudz to dalībnieku, bet tas ir forši. Ceram, šovakar aicinām skatītājus ziedot. Ko par šo naudiņu fonds var izdarīt? Es domāju par to naudu, ko šovakar cilvēki ziedo, mēs dzīvojam visu gadu. Mēs algojam pedagogus, kora diriģentu, ukuleļu pulciņu vadītāju, radošās klases pedagogu. Tagad mums ir saziedot akordeonu, mums ir vajadzīgs skolotājs, tātad jāalgo būs vēl viens pedagogs. Katrā ziņā mēs visu laiku attīstam bērnu talantus un popularizējam arī tos, kas varbūt nav Rīgā, kā šajā koncertā. Veidojam festivālu, kurā viņi piedalās. Bērni vienkārši grib izpausties, arī šie bērni un jaunieši. Kas tev pašai bija šis gads? Gads? Dažāds, es teiktu, dažāds. Varbūt savā ziņā labs. Es esmu saņēmusi vairākus apbalvojumus. Tā skaitā mūsu valdības augstāko apbalvojumu, arī tiesības sarga balvu par ieguldījumu un taktīlā brīvības pieminekļa radīšanu. Varbūt netik labs, tāpēc, ka šo pieminekli dažiem patīk papostīt, bet es visu laiku ceru, ka tā ir pēdējā reize un ka tagad piemineklis stāvēs un ka būs miers un labi. Lai piepildās. Paldies, Sarma! Circenītes aizkrāsnē, nāc puisīt mātē āzote, ak, neprasīrā maizītes, skats, kā tur laukā zvaigznītes, skats, kā tur laukā zvaigznītes, skats, kā tur laukā zvaigznītes. Lai citiem nesiņš pierādziņš, mums tur logā mēnesniņš, nāc netos apaš mēnesniņš, tik spoži citiem nespīd viņš, tik spoži citiem nespīd viņš, tik spoži citiem nespīd viņš. Beidz raudāt dēliņa rimsties tu, es tev ko jauku stāstīšu, mēs runcerētos ieejumsim, uz mēnestīņu nobrauksim, uz mēnestīņu nobrauksim, uz mēnestīņu nobrauksim. Spēlītes, uzruncim zelta pēlītes, tev iedos otram šaubīti, un vēl
Mīļās bitītes, mēs tāpēc jums bijām sailgojušās, jo šajā Covid laikā jūs mazliet tikāt turētas stropiņos, ko? Jā, mēs bijām attālināti, bet domās mēs vienmēr esam kopā ar jums Ziemassvētku laikā. Un šogad tik skaisti Circenīšu Ziemassvētki. Manuprāt, tā ir tāda Ziemassvētku himna, un jūs tik skaisti esat sapucēti. Vai tērpiem atkal tiem jau parasti ir kāda īpaša nozīme un loma? Jā, stāsts šoreiz arī ir tērpiem, jo, kā mēs zinām, Aspazijas dzejos, viņš ir radies 1900. gadā. Kad Aspazijai bija diezgan grūts laiks, un mēs gribējām ienest tādu senatnīgumu arī starp mūsdienām, vai ne? Un tāpēc mēs esam tādi senatnīgi mīļi. Es ceru, ka mēs tādi arī izskatāmies, vai ne? Jā. Bitītes, kā jums pašiem patīk koncerts? Labi. Cikos jūs šodien cēlāties? Agri. Jā. Visu dienu un tik smaidīgi joprojām? Jā. Es domāju, ka mēs visiem varētu novēlēt gaišus, priecīgus un mierpilnus Ziemassvētkus. Priecīgus svētkus. Jums tieši tāpat. Lai visiem mierīgi, svētīgi un priekpilni Ziemassvētki. Jo brīnumi patiešām notiek. Ja tiem tic un ja ļoti, 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 ļoti gaida to piepildīšanos. Kamēr sveicinies tev.
Paldies, mīļie, paldies! Lai mums visiem svētīgi, mīļi, saticīgi, miera pilni Ziemassvētki. Paldies, mīļi!